Es šobrīd stāvu uz bijušajiem Puikules dzelzceļa stacijas sliežu ceļiem. Sliedes man nav, un, diemžēl, arī Puikules dzelzceļa stacija vairāk nedarbojas vismaz tajā izpratnē, kā mēs to saprotam ar dzelzceļu. Jā, vispirms par pašu nosaukumu. Man arī kādreiz bērnībā bija interesanti apzināties, ka mums ir ne tikai meitenes stacija, bet tas jau puikas stacija. Bet principā tā, protams, nav puikas stacija, bet tas ir cēlies no lībiešu apmetnes nosaukuma, no Puiķeles. Un pati Puiķele, jau tagad Puikule, nemaz neatrodas šeit, bet 5 km attālumā uz Alojas pusi. Kāpēc šeit ir dzelzceļa stacija un kāpēc par to būtu kaut kas jāpastāsta? Bija dzelzceļa stacija. Jā, 1912. gadā tika atklāta vilcienu kustība pa Smiltenes Valmieras Ainožu dzelzceļu, pa Šaursliežu dzelzceļu un arī pa cik te ir tūmā Puikules ciems. Tad arī šeit tika atvērta neliela starpstacija, varbūt dažiem pasažieriem un, protams, arī nepieciešamajām kravas operācijām, kādas te sākumā bija pamatā saistītas ar lauksaimniecību. Varbūt arī tā stacija šeit būtu saglabājusies un nostāvējusi, un varbūt kā ēka joprojām būtu palikusi no tiem tālajiem gadiem, no 1912. gada, no pagājušā gadsimta sākuma, bet 1935. gadā, būvējot Rīgas Rūjienas dzelzceļu, šeit arī tika ieplānota stacija. Tad sanāca tā kā divas stacijas, un, protams, tam bija sava loģika, jo, piemēram, ja kaut ko vajadzēja nosūtīt vai aizbraukt uz Ainažiem, tad kādreiz tas bija jādara caur Valmieru, kas, protams, bija diezgan garš ceļš. Un līdz ar to Puikules stacija saīsināja šo te gan preču, kravu ceļu, gan arī, protams, pasažieriem. Tad te radās dzelzceļa mezgls, kur savienojās divi dažādi platuma dzelzceļi, Šaursliežu 750 mm un Platsliežu 1524 mm Rīgas Rūjienas dzelzceļa līnija. Tas bija tas pirmais etaps, un šim te etapam attīstoties, pieaugot arī kravu apgrozībai 1939. gadā, šeit tika uzbūvēta pēc arhitekta Voldemāra Ozoliņa projekta, tāda diezgan iespaidīga stacijas ēka. Diemžēl 1944. gads pārvilka pāri svītru abām šīm te dzelzceļa stacijām, jo kādreiz jau privātā dzelzceļa sabiedrībai bija un palika sava dzelzceļa stacija, Šaursliežu stacija un Platsliežu bija atsevišķi. Tās 1940. gadā gan juridiski tika apvienotas, bet pēc 1944. gada šeit faktiski pāri palika, tā nevar teikt, ka nekas, liels daudzums ar ritošo sastāvu, Šaursliežu ritošo sastāvu, jo Vācijas armija atkāpjoties, to te bija savedusi no visas Igaunijas teritorijas un arī, protams, Smiltenes Ainožu dzelzceļu, un bija paredzēts to iekraut Platsliežu vagonos un sūtīt, acīm redzot, kaut kur rietumu virzienā. Bet tas nenotika, pārāk ātri sarkanā armija uzbruka un tika nolemts šo te ritošo sastāvu, kā arī stacija ēkas vienkārši saspridzināt. Tā te faktiski izveidojās tā dēvētā Puikules kapsēta, kur bija liels daudzums vagoniem un lokomotīvēm, no kuriem tad tika kaut kas atlasīts un kaut kas no jauna, teiksim, samontēts kopā, salikts kopā, un tas tad bija arī tas Šaursliežu ritošais sastāvs, kas pirmos pēckara gadus Latvijā kalpoja. Ar Platsliežu dzelzceļu bija mazliet grūtāk, jo tas bija iznīcināts faktiski no Rūjienes gandrīz līdz Rīgai pilnībā, un arī līdz ar to Puikules dzelzceļa stacijā, izņemot Šaursliežu dzelzceļu, nekādas citas aktivitātes nenotika. Viss mainījās pagājušā gadsimta 50. gados, kad faktiski vienlaicīgi tas arī notika. Pirmkārt, palēnām tika atjaunots Rīgas Rūjienas dzelzceļš, un tajā pašā laikā, ne tieši šeit, bet Zilajā kalnā, kas gan mazliet tālāk uz Valmieras pusi sanāk pa Šaursliežu dzelzceļu, tika uzsākt kūdras ieguve. Un tādos apmēros, ka nekā citādāk kā pa dzelzceļu šo te kūdru izvest no kūdras fabrikas teritorijas, no kūdras laukiem nevarēja. Ne tikai lokālais dzelzceļš bija vajadzīgs, bet arī pieslēgums pie normālā, ja Platsliežu dzelzceļa. Un tas 1958. gadā tika realizēts Puikulē, kad bija atjaunots arī Platsliežu dzelzceļš, un šeit tika ierīkota
pārkraušanas estakāde, kur ikdienā strādāja 30 darbinieki, kas nepārtrauktā režīmā. 60. gadu sākumā tie bija aptuveni 8 līdz 10 vilcieni dienā, kas te pienāca no kūdras fabrikas, un tad to vagonu saturs tika pārkrauts placliežu dzelzceļa vagonos. Un Puikule atguva, un varbūt ne tikai atguva, bet arī kļuva par vēl lielāku dzelzceļa staciju nekā tas bija starpkara periodā. Šeit pat tika uzbūvēts vesels ciemats, ēku ciemats, jo kūdras fabrika šeit arī atvēra amoniaka rūpnīcu, kas tika paredzēts tiem jau mērķiem, lai kūdru ne tikai izmantot kā kurināmo, jo kurināmā, vajadzība pēc kurināmā 60. gada sākumā kūdras izpratnē beidzās. Tas palika kā rezerves kurināmais, bet palēnām Rīgas TEC pārgāja uz gāzes iekārtām. Tomēr šī kūdras pārkraušana Puikulē saglabājās diezgan ilgu laiku, faktiski līdz pagājušā gadsimta 90. gadu sākumam, kad līdz ar robežas noteikšanu, atjaunošanu ar Igauniju, faktiski arī tika pārtraukti pasažieru pārvadājumi starptautiskie, jo šeit arī kursēja kādreiz Rīgas-Tallinas dīzeļvilciens, un sākās iedzīvotāju migrācija, iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku apvidos, un faktiski Puikulē kā dzelzceļa stacija kļuva aizvien mazāk un mazāk pieprasīta kā pasažieru. Tā faktiski arī kravas, jeb kūdras pārvadājumies, jo citas kravas jau te vairāk nebija. 1997. gadā tepat netālu pie Katvariem notika uzbēruma iegruvums, un arī pasažieru vilcieni, vietējie dīzeļvilcieni, kas kursēja līdz Rojenai, pēc tam līdz Alojai, arī to satiksme tika pārtraukta, un faktiski arī kūdras izvešana. Tā arī vairs šeit nebija nozīmes, jo uzbērumu neatjaunoja, un placliežu vilcieni šeit vairs nevarēja iebraukt. Tādējādi faktiski Puikules stacija tika dabiskā veidā slēgta. Viss īpašums, ieskaitot sliedes un arī stacijas ēka, tika nodot pašvaldībai. Un, pamazām laika zobs piezagās arī pie pašas stacijas ēkas, kas, ap citu, tika uzbūvēta 1961. gadā, atjaunojot kara laikā nopostīto. Varbūt ne tik grandiozi celti, bet pietiekoši iespaidīgi. Tā turpina pastāvēt. Šobrīd šeit vienīgie apmeklētāji, vietēji iedzīvotāji arī daži te atnāk, bet pārāk daudz viņu šeit nav. Tie ir zaļā dzelzceļa izmantotāji, velotūristi, arī pārgājienu dalībnieki, jo šeit ir ierīkots zaļais ceļš, faktiski, kurš šāks Lādes stacijā, caur Limbažiem turpinās līdz Alojai un Masalacai. Tātad, lai nebūtu garlaicīgi tiem, kas minās šeit, un šajā karstumā tas nebūtu nav tik vienkārši, var piesēst pie pašas Puikules stacijas uz soliņu un aplūkot ļoti interesantus vēsturiskus attēlus, kā tad šeit kādreiz izskatījās un kā šeit kādreiz noritēja vilcienu kustība. Un tā bija patiešām intensīva, jo šeit bija gan kādi 6 šausliežu ceļi un arī 4 placliežu ceļi. Tātad savu laiku diezgan darbīga dzelzceļa stacija. Bet jāatbrauc tagad noteikti ar velosipēdu un var pārliecināties, kā te izskatās tagad. Daba patiešām šeit ir jauka.